Šodien mēs šeit Lielezera pludmalē sarunājamies ar Andreju Kovaļovu. Jā. Mums ir divi Andreji līdzīgiem uzvārdiem Limbažos, kā mēs zinām. Jā, viens ir Kovaļovs un es esmu Kovaļovs. Divi Andreji. Bet mēs šeit sēžam Lielezera pludmalē, tāpēc, ka te pēc kāda laika, pāris nedēļas, 1. februārī notiks lielsēde. Ja nezinājāt, tas ir tāds roņu pasākums, kur ziemas peldētāji iet visi kolektīvi aliņģī, lielā aliņģī, nevienā, tādā lielā. Tā tas notiek. Jā, detaļas es pastāstīšu. Jā, detaļas vēlāk, bet par to vēlāk. Bet tagad, kāpēc mēs šeit esam atnākuši? Lai parunātu par to, kas jauns Limbažos. Tad, kad satiec kaut kādu cilvēku, kurš dzīvo kaut kur citur, viņam pirmais jautājums ir, kas jauns Limbažos? Man šis jautājums vispār nepatīk, jo kā lai atbild, man tagad sāk tēnkot par kaut kādiem pazīstamiem cilvēkiem, vai tagad stāstīt, ko mēs te Auseklī esam sarakstījuši. Mēs tur it kā rakstam par to, kas ir jauns, bet, bet mēs mēģināsim par to parunāt. Un mēs mēģināsim par to parunāt, izšķirstot Ausekļus, pēdējās nedēļas kaut kādas gada sākums, un parunāsim par to, ko esam rakstījuši, jo avīzē var uzzināt, kas jauns, un ka te notiek dažādas lietas. Jā, un arī papīra versijā, savot arī digitālajā versijā. Jā, gan papīra, gan digitālajā. Jā. Redz, Andrejs saņēma e-pastā Ausekļus. Jā. Andrej, vispirms jautāšu tev, kas tev likās interesants no tā, ko mēs esam rakstījuši? Kā es tā detalizēti izpētīju pēdējo numuru gatavojoties, jā. Jo es atzīšos, ka es ikdienā Auseklī, ikdienā, protams, es viņu neskatos. Man ir ikdienā lauku darbi, bet tad, kad ir kaut kāds, vai notikums vai kaut kas jāpaskatās, tad es labprāt skatos, un tā, man liekas, ir vēl tāda, diemžēl jau, protams, ir aizējoša parādība, un tāpēc forši, un labi, ka jūs to uzturat un vēl darat visu iespējamo un neiespējamo, lai tādi vietēji laikraksti būtu. Tas, kas man tīpaši šīs dienas numurā, ir vairāki raksti, kas mani personīgi ļoti uzrunāja. Kaut vai tas pats Limbažu fotoklubs, mūsu kolēģīte Beāta ir uzrakstījusi tādu jauku pārskatu par Limbažu fotoklubu aktivitātēm pagājušajā gadā, un aktivitāšu bijis daudz, ļoti daudz, burtiski no gada sākuma līdz gada beigām. Pēdējā aktivitāte lielā bija Limbažu fotoplenērs, kur burtiski no visas Latvijas bija saicināti fotogrāfi, lai fotografētu mūsu novadu, dalīties pēc tam ar novadu ar fotogrāfijām. Paldies arī Limbažu novadām par plenēru atbalstu, par izstādēm, kas ir notikuši, dažādas aktivitātes, ko fotoklubs ir rīkojis. Tas tāds mans personīgais stāsts. Otrs mans personīgais stāsts ir stāsts par sievieti no Venecuēlas, kura jau 25 gadus dzīvo šeit Latvijā, tepat Bīriņos. Un tiksim tā, es pieļauju, ka kāds, kas to lasa, tur Venecuēla, tas kaut kur ir tālu. Manā gadījumā esmu Venecuēlā gadu dzīvojis. Esmu pabeidzis tur vidusskolu savu laiku. Un arī Venecuēlā tur es dzīvoju vienkārši ģimenē, tādā apmaiņas programmā, un tāpēc arī es viņu saucu par Venecuēlas mammu. Es viņu kopš tā laika, kopš 95. gada esmu uzturējis arī aktīvu kontaktu ar viņu un sekojis līdz ar to arī notikumiem Venecuēlā, un tāpēc, es zinu tos vairāk tos dzīves stāstus, īpaši tie latvieši, kas tur kādreiz ir dzīvojuši, tā kā Venecuēla arī priekš latviešiem nav vienkārši kaut kāds punkts tur Latīņamerikā vai pasaules kartē. Bet Latvijā ar Venecuēlu ir tiešām interesantas saiknes, kaut vai tas fakts, ka no pasaulē augstākā ūdenskrituma upe, kas tek, ir nosaukt vārdā Gauja. Opa! Jā, kurš to būtu domājis? Jā, un tas ir tāpēc, ka Aleksandrs Laime, kas ir viens no tiem dēkaņiem, kas devās meklēt zeltu savu laiku uz Venecuēlu, kur vēl joprojām arī ir lielas, tā skaitā zelta atradnes un ne tikai nafta, par ko mēs tagad visi uzzinām. Viņš devās uz turieni, iepazinās ar tieši vietējām ciltīm un iedzīvotājiem un tika augšā uz šo tādu mistisko kalnu. Un bija pirmais no, var teikt, baltajiem cilvēkiem, kas tika augšā, viņam bija tā iespēja dot arī tās vārdas tām upēm. Kas gan manā gadījumā godīgi teikšu, ir tā divējāda sajūta, jo
nav tā, ka mēs Eiropieši kaut kur braucam un kaut ko atklājam, vai ne? Tām upēm noteikti bija savi vārdi. Un cilvēki, kas pie tām upēm jau sen bija gājuši. Sen bija gājuši un dzīvojuši, un viņām bija savi nosaukumi, un tagad pēkšņi Bet tu pie tās upes esi bijis? Nē, tas ir tur tas bija kaut kur tālā, skaidrs, jā, diezgan. Tad arī nākamais šīs dienas numurā arī par tiem pašiem Krogzemju ģimeni, par kuru man liels prieks vispār, ka esmu nereti teicis, ka cik forši, ka mums šādi uzņēmēji, kas gan rāda piemēru citiem, dod darbu citiem, kas, man liekas, priekš manis ir tāds uzņēmēja augsts novērtējums, ka tu spēj radīt darba vietu, kas arī ir mans sapnis, kā vēl jaunam uzņēmējam, bet tiešām tā kā dot darba vietu, radīt darba vietu, un ka tu cilvēkiem dod darba iespējas, līdz ar to līdzekļus ģimenei, aprit, ekonomiku, tas, man liekas, tas liels un Andris, es domāju, ar savu arī tādu cilvēcīgo pieeju un enerģiju ir tiešām lielisks piemērs un tam, ka laukos, pat nevar teikt laukos, bet šeit ārpus lielpilsētas, var dzīvot un ļoti labi var dzīvot un darīt labs darbs galvenais. Un šeit es nerunāju par dzīves kvalitāti vai tur vēl kaut ko, un no šādiem terminiem es pat cenšos, var teikt, atteikties. Smalkiem, jā? Jā, Tev gribās vienkāršāk runāt par lietām. Ne jau par to, bet kas vispār ir dzīves kvalitāte. Vienam dzīves kvalitāte vakar klausījos vienu tur lekciju, cik būtu forši tos 7 miljārdus tur no katra 7 miljārda cilvēkiem dabūt pa €1, un tam mēs varētu labi dzīvot. Es domāju, ka neviens ar miljārdiem kabatā labi nedzīvo. Tās lietas nav tik vienkāršas, tas tāds populisms. Tās nav tik vienkāršas, jā. Bet starp citu, ko man radīja šie abi raksti ar sarunu ar Krogzemjiem un arī ar šo te Samantu, kas ir atgriezusies Latvijā, Birņos dzīvo, kur viņa stāstīja par to, ka, kad pārņēma varu pirms 20 gadiem šis cilvēks, kurš kļuva par diktatoru ar populistiskiem lozungiem, ieviesa komunismu, sociālismu, un ar to arī viss, teiksim tā, aizgāja ļoti slikti. Un tas, ko arī Andris Krogzems saka savā intervijā, viņš tā kā noslēdz, ka, jo viņš ir sabiedriski aktīvs cilvēks, gudrs cilvēks. Viņš saka, par vēlēšanām, nebalsojiet par populistiem, neklausieties tādos skaļos, tukšos solījumos, kas ir ļoti bīstami. Tāds radikālisms. Tas, kas tajā rakstā drusku izpaliek, ir arī iemesls, kāpēc savulaik komunisti Venecuēlā nāca pie varas. Nebija tik labi, jā. To viņi nemin, jo nekas jau nezāles koptā tīrumā neaug. Skaidrs. Nezāles, ja mēs to tā varam minēt, kā kaut kas ir stiprāks, spēcīgāks. Arī Venecuēlā, ņemot vērā tad, kad viņiem tika atklāti lielie naftas resursi un, protams, vispārējie dabas resursi un minerāļi, tad valdošā elite vienkārši tas, ka peldējās naudā, vienkārši bija ignorēja vienkārši šo tautu. Sev varēja pirkt par miljārdiem, miljoniem, tur pus Kalifornijas un Floridas ir nopirktas, kur bija venecuēlieši, un valdošā vara vienkārši vienā brīdī kļuva tik naudas kāra, kad arī paši vienkārši to izprovocēja. Jo tukšā vietā jau nekas tāds nevar notikt. Ja visi dzīvo vienmērīgi ar vienādiem ienākumiem un viss notiek līdzsvaroti, tad tāda procesa parasti nenotiek. Mēs zinām arī mūsu paša revolūciju, 5. gada caristiskās impērijas. Tas jau tie procesi jau nav ne unikāli, ne vienreizēji, un arī droši vien, ka arī tas, ko Krogzems šobrīd arī saka, nebalsojot par populistiem, bet tad ir jautājums, uz kā fona viņi rodās, ka viņiem arī nerodās, ja viss ir labi un ja cilvēki ir visi ir apmierināti. Jā. Bet klausies, ko es tev gribēju pajautāt kā aktīvam cilvēkam, Šobrīd, par to arī bija rakstīts šajā nedēļā avīzēs, šobrīd notiek iedzīvotāju konsultatīvo padomju nolikumu tādu pieņemšanu. Principā tā doma ir veidot konsultatīvas padomas. Tas ir tad, kad cilvēki aktīvie, kuri paši to vēlās no sabiedrības, sanāk kopā un izveido tādu konsultatīvo grupu, kur viņi savā starpā apspriež, kas tad mums notiek, kādas problēmas, un par to paziņo pašvaldībai. Tādā ziņā,
Ko tu domā par šo iniciatīvu? Vispār esi dzirdējis? Protams, tevi sasnieguši šī informācija. Es esmu dzirdējis, es arī gribēju aiziet uz to publisku apspriešanu. Dokumentu es neesmu lasījis, bet es te runāju ar vienu cilvēku, kurš tam aktīvi sakoja līdzi, kurš bija arī uz šo te diskusiju. Un tad kopumā droši vien tā iniciatīva ir ļoti laba. Katrā ziņā kaut kādā veidā apvienot cilvēku viedokļus, arī pašvaldībai, es domāju, tas ir ļoti vērtīgi, ka nevis Jānis Pēters individuāli iet un klauvē pie durvīm un tādējādi katrs pauž to kaut kādu savu individuālo sāpi, kas varbūt viņam arī ir liela, bet kaimiņam ir vēl lielāka, bet tas nenāk. Tad, kad ir šādas konsultīvās padomes, tad tas tomēr, kas saka, ļauj jau ārpus administratīvā aparāta cilvēkiem vienoties par problēmām, secināt, pat ne problēmām, vai kā mēs varam sadarboties, ko mēs varam darīt. Tas tiek izdiskutēts, tiek lausti šķēpi, runāts, un tad ir kaut kāds jau tāds konsolidēts viedoklis, ar ko tad tur vienā vai otrā paredzētajā formā, tad iet jau uz pašvaldību jau runā, un tad vairs nav nekādas tur lēkāšanas. Tā kā no šī viedokļa tas viss ir, man liekas, ka labi un vērtīgi. Es saprotu, ka varbūt tur iztrūkst kaut kādi elementi no nozarēm, kuras tur tiek pārstāvētas, un es ļoti atvainojos, ja tas tā gluži nav, bet mēs tajā sarunā ar cilvēku runājām, un tas ir, un tur ir kaut tāda kultūra atstāta, un tad man nāca prātā uz nesen arī Latvijas televīzijā rādītais Luga ar Būdas baznīcu, un saka, tad viņai atstājiet tur kultūru, sportu, lai nemaisās kaut kādās tur tādās nopietnākās lietās, jo mēs jau esam tie, kas zinām, ko tautai vajag. Tā kā, es ceru, ka tas nebūs tikai, kas saka, runāšana par kaut kādām tēmām, par ko ir vienkārši runāt, katram ir viedoklis. Reizēm man liekas, ka mēs to grēkojam ļoti. Jo, piemērs, no manas darba dzīves, cilvēki tur satraucās par kaut kādām, kaut kādiem dokumentiem, kaut kādām konvencijām un tādām lietām, bet ostā nevar 20 gadus pieņemt izmaiņas, lai Salcgrīvas ostā nebūtu lielāka valde nekā darbinieki, un kur sēdi sasaukt 20,000 eiro bez mazliet tur izmaksā. Nē, tas laikam nebija par vienu sēdi, tas bija par visu sezonu. Bet katrā ziņā tā summa ir milzīga, tik jāmaksā šai te valdē, jo tur ir kaut kādi 8-9 cilvēki. Par to sabiedrība nekad neuzcepās. Mēs tur par kaut kādām ideoloģiskām lietām, par to, kā dzīvot pašiem citiem cilvēkiem. Kaut kas tāds. Bet par nopietnām tēmām, par ekonomiku, par tādām lietām, kur grūti saprast, mēs tā kā diezgan vienaldzīgi reizēm. Es pieļauju, ka tas arī viens no iemesliem, protams, ir, ka mūsu laikos visiem ir viedoklis, ekspertiem un neekspertiem, un līdz ar to, protams, var nonākt pie situācijas, ka, ja, pieksim, cilvēkiem tagad iedot apspriest jautājumu par kaut kādu miljonu investīciju projektu Limbažiem, tad katram būtu viedoklis, un tad kā rezultātā varbūt tas, investors tik ilgi gaidīt kaut kādas atbildes, ka tas projekts arī paietu garām. Tā kā man pašam nav atbildes, kur ir tā robeža, kur ir jānovelk, un kur ir tādas jāiesaist konsultatīvās padomas, kur nav. Bet es tik un tā domāju, ka tev varbūt tikai gluži uz kultūru un sportu neatstāt, ja tas tā ir. Gan jau, ka tas tā nav, bet kaut kāda arī vides jautājumi, pieejamības jautājumi. Tur ir tās galvenās tēmas, par ko obligāti pašvaldībai it kā ir jāpaprasa viedoklis konsultatīvai padomē, ja tā arī izveidot. Un viena no tām ir šī te saimnieciskā darbība, attīstība. Principā uzņēmēja darbība un attīstība arī par to. Ir iekļauts. Tas ir iekļauts kā viens no obligātiem, tas jau valsts likumā ir ierakstīts. Ka kultūras sports ir, ka par to ir jāprasa, bet ka cilvēkiem ir tiesības izteikties par kultūras. Bet man liekas visinteresantākais, ka cilvēki paši, kas ir padomē, var uztaisīt domas lēmumu projektu un iesniegt. Un tas projekts pat aiziet dienas kārtībā, domas darba kārtībā. Fantastika. Tas, es domāju, tas vajadzētu izmantot to iespēju. Tas ietaupa noteikti administratīvo resursu, jo arī domas deputāti, viņi nevar būt speciālisti visos jautājumos, un nereti arī tie viņa lēmumi arī balstās tādos kaut kādos personīgos pieņēmumos vai kaut kādās tur tāpat rakstu dokumentos, kuros viņiem tur ātrāk vai lēnāk jāiedziļinās. Un vēl pēdējais, ko es gribēju vienkārši atzīmēt, ir arī par mūsu sportisti, kas šīs dienas numurā ir minēts. Jo man liekas, tas ir, tiksim tā,
profesionāls sports man vispār liekas ir kaitīgs. Jā, Vispār to nevajag personīgi un nodarboties, cik sabiedrībā. veselīgi tas Jā, saglabā. bet arī turklāt, man liekas, tas arī jauc tādu sabiedrības un bērnu galvenais priekšstatus par to, kas ir sports, ja, kas ir veselīgs sports un labs sports. Bet to, ka jaunieši redz, kad viņu vienaudzis vai arī novadnieks tiek līdz lieliem sporta panākumiem, un tas noteikti iedvesmo jauniešus, un tas no šī viedokļa baigi labi. Jā. Kur mums ir Anete? Mums smuka bilde ar Aneti. Lapā. Jā, bet starp citu, es tev izstāstīšu vienu interesantu faktu, ka esmu pirmais cilvēks, kurš vispār ir intervējis Aneti. Ka viņai nav bijis intervija neviena? Nē, zini, kad es viņu intervēju? Viņai bija kaut kādi 13 gadi. Jo mums ir tāda slēja avīzē intervijas ar gaviļniekiem. Toreiz viņa bija tāda pusaudzes, tāda meitenīte. Un es viņu intervēju šai gaviļnieku intervijai. Un viņa jau tad teica, ka viņas mērķis ir augsti. Mērķi ir olimpiskās spēles un tā tālāk. Tā kā diezgan ātri jau viņi to savu ceļu sāka. Jā. Interesanti bija pārlasīt to interviju. Un vēl, ja būtu par sportu, es reiz tev izkrita avīzes numuriņš, kur redzēt mūsu Limbažas lidotavu. Un es kā arī kā cilvēks, kas visu kaut kur pa pasauli esmu tur pavazājies apkārt, tur runāju par tādu dzīves kvalitāti. Man liekas, tas ir vienkārši kolosāli, ka tu paņem, manā gadījumā es tur dažus kilometrus no Limbažiem dzīvoju, bet tāpat tas ir 5 minūtes, un es esmu slidotavā, un šeit arī bērni vienkārši aiziet uz mājām no skolas, paņem slīdes, iet uz slidotavu, paslidot, un es priecājos, ka viņi ir pilni arī, un tur jau brauc gan pa dienu, gan vakarā, un cilvēki to izmanto. Un tas ir pavelti, un pašvaldība tur atbalsta, ledus tiek uzturēts, hokeju var uzspēlēt. Tā arī tāda lieta, ko noteikti ir jāizmanto un jāspēj arī to novērtēt vispār, ka tas ir gan laika ziņā, ka mums ir forša ziema. Varbūt šogad ir, es neesmu noskaidrojis, varbūt tu zini. Es tātad redzēju, ka ir iespēja īrēt distanču slēpes, bet vai ir trasi pieejama tā? Zini kā, šobrīd nevar iet uz ezera, nedrīkst. Bīstami. Slēpošanas trase, distanču trase. Jo vienkārši, labi, es atceros, cilvēki arī pa ezeru mēdz slēpot tā, tur papakaļ. To es nezinu, es domāju, jo kādreiz, man liekas, tā arī bija tāda lieliska iespēja, ka tepat bija. Nav vēl. Īre un ka varēja, jūs Jā, teicat, es kaut arī kādas vienreiz izbraucu. bija. Nosaldēju muguru. Pirmo reizi dzīvē es izbraucu tajā slēpē. Nē, slēpēm es esmu braukusi, bet pirmo reizi dzīvē nosaldēju muguru. Bija pat pa labi apģērbusies biju. Respektīvi, sākumā sasvīdu un sāpēja muguru pirmo reizi. Tā kas nervus vai kas tur, tā kā ļoti uzmanīgi. Neģērbaties biezi. Šitāds apģērbs, kā es tagad esmu uzģērbusies, man 3 bikses kājās, tā nevajag uz slēpošanu. Man ir 1 biks, laikam vajadzēja 2 bikses uzvērt. Pagad, tu esi rūdījies, jā. Cik tu iepriekšējā lielsēdē nosēdēji āleņģi? Es nezinu, 10 minūtes. Bija varbūt viens no ilgākajiem laikiem. Labi, tas nav runa par labi, laikiem. Es saprotu, ka tas nav galvenais, bet vienalga, es skatījos tev, domāju, tā kā tu tur uz palikšanu vai? Jā, bet zin kā, bet es arī, teiksim, bet ja es tagad skatītos, es domāju, es tagad līdz tāliņģī, tā kā tas ir tāda interesanta vispār, interesants stāsts un tāda sajūta pat līmenī, kad vienreiz es izēju ārā no rīta, nezinu, -5 grādu, es kārtīgi saģērbies. Liekas, tas barotu, jāsaģērbjās. Tagad es no rītiem eju vispār parastajās kaut kādās tādās treniņbiksēs, krekls virsū, vienkārši pat krekls. Cepuri cimdi un aiziet tur jau kaut kāds 5-10 minūtes, un tagad ir 10-12 grādi no rītiem, un tas atkarīgs, protams, ir no ķermeņa kapacitātes un daudz kā citi, jā. Un kas vēl ir Limbažos jauns? Man patīk, ka taču bija koru atlas, klausies. Zini kā, es televizoru neskatos. Par šito tu man varētu pastāstīt savukārt. Jā, ko es varu pastāstīt? Es televīziju vispār, jāatzīst, diemžēl neskatos. Esmu tā kā jaunā paudze, ja. Bet man likās ļoti forši, te laikam 60 cilvēki atnāca vai tā, un Ingus Ulmans. Zini, ka Ingus Ulmans ir mūsējais no Lādezera tāds. Likās ļoti foršs, ladzīgs cilvēks. Nezinu, kā viņš tur to savu kori vada, jo es neesmu redzējis. Bet varbūt tagad jāskatās, klausies. Būs. Nezinu. Grūti pateikt, bet man liekas, ka tāda forša ideja, tā latviešu kora dziedāšana, vispār laba ideja. Man liekas, ka cilvēks, kad dzied, es kādreiz mājās, es slikti dziedu, nevienam neiesaku klausīties, bet es kādreiz mājās tāpatās uzdziedu, piemēram, es spēlēju teātri, tā kā pirms izrādēm, lai balss kaut kā atnāk vaļā. Dziedāšana, es domāju, kaut vai no tā viedokļa,
ka tai ir pavisam noteikti arī tāda terapeitiska nozīme, jo tas, ko es esmu slikts dziedātājs. Lai gan es bērniem dziedāju, man patika dziedāt vakarā dažādas šūpuļdziesmas, bet tas, ko es esmu secinājis pēc sevis, ka šī izvibrēšana, tā muskuļu izvibrēšana īpaši pēc aktīvas dienas un tāda iziet ārā apzinātība, šī apzinātības tēma, tur gan tā dziedāšana tiešām, tā ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīga, nerunājot par to, ka tā kopā sanākšana par vides maiņu, kas tieši ar šo koru kultūru Latvijā, kas ir, un, protams, arī mūsu novadā, ka tu redzi, ka cilvēkiem ir iespēja vienkārši nomainīt savu vidi, un tas, man liekas, ļoti daudz, un ne tikai no savu darba ikdienas vidi, bet aiziet uz Limbažiem, satikt cilvēkus, aprunāties, kopā kaut kur braukt uz koriem, uz citām pilsētām, citām valstīm, piedalīties festivālos. Tas ir, tā ir. Vispār dziedāšana viens no meditācijas veidiem, manuprāt, tāds sevis tāds sakārtošana, jo tu to varbūt individuāli dari vai, nezinu, kā kuram. Jā, bet... man liekas, tur tās plāksnes ir ļoti daudz, kas tur... Ko cilvēks no dziedāšanas var iegūt. Jā. Cita lieta vienkārši, ka man arī nāk prātā arī kādi tādi sliktāki piemēri. Tur arī, ar ko esam saskāries, kur kādreiz vecāki, kas veda savus bērnus uz kaut kādām tur mūzikas skolām, un tad no viņiem prasa, un ka tur ir kaut kādas kļūdas, un vēl kaut kā, tu tur ne tādu noti paņēmi, un vēl kaut ko, Man liekas, ka to vispār nedrīkstētu darīt, un tā man personīgi arī ir tāda dilema vai vēl neatbildēts jautājums, kur ir vispār tā robeža starp to, ka tu kaut ko dari vienkārši no sirds un prieka pēc, un tad ir šīs te augstā latiņa jebkurā jomā, un te par tiem pašiem koru kariem runājot, es arī neesmu liels tur eksperts, bet tas, ko es saprotu, un esmu dzirdēju savukārt ekspertus apspriežam salīdzināšanai Igaunijas dziesmu svētkus ar latviešu dziesmu svētkiem, kur mūsu dziesmu svētki tiešām ir ļoti augsts muzikālais līmenis, tāds profesionālais līmenis, bet Igaunijā tie ir tādi tautas dziesmu svētki. Un, mums tas ir tiešām tāds ilga gatavošanās un tieši tāda ļoti augsta snieguma sasniegšana, tad Igaunijā tas vairāk esot tāds kopā būšana, tāda sirsnīga kopā būšana. Labs jautājums, neesmu bijusi. No malas jau vienmēr viss liekas labāk. Jo mums ir divas, pat labāk, es domāju, pat ne tas ir savādāk. Jo mums jau dziesmu svētkos ir tās divas daļas. Ir tā viena daļa, kur dzied, var teikt, gandrīz visi, kur ir drusciņi pacentušies un pūles ieguldījuši, lai tur tiktu tajā lielajā estrādē. Un tad ir atsevišķie koru kari, kas tā kā ļoti smalcināti tur tā strādājuši. Nē, es saprotu, ka viņiem arī tiem koriem tas arī ir vajadzīgs, jā. Gan. Man liekas, jāmeklē līdzsvars starp šo te kaut kādu latiņu augsto un starp vienkārši darīšanu prieku pēc procesa pēc. Jā. Un, protams, lai tā latiņa nevienā brīdī nekļūst par kaut kādu tādu pašmērķi vai ne tādu pliku pašmērķi. Es teiktu, labi. Ar tiem limbažniekiem jau ir tā, ka mēs dažreiz nemaz nemākam tā forši sanākt kopā, ka katrs tas veids, kā sauc cilvēks kopā, ir baigi forši. Ik viens formāts. Tāpēc man arī tā padomu ideja tomēr kaut kur patīk. Es ceru, ka viņi katrā ziņā tiks vismaz iedzīvināta. Un, ja izveidosies šīs te padomas, ļoti ceru. Bet tas būs no pašiem arī atkarīgs. Nevar mums visu uzņēmēju padome. Bija uzņēmēju padome, kas tika arī likvidēta. Es vēl laikam uz kaut kādu burtiski tur pēdējo sanāksmi tiku. Un tad tur bija problēma, es saprotu, ka tika apvienoti visi uzņēmēji no maziem līdz lieliem, un tad tā saturiskā šķēre bija pārāk liela, jo tādām mairažotājiem un lielajiem ražotājiem tās intereses un vajadzības ir atšķirīgas. Cita lieta kopā tur sanākt uzņēmējiem parunāt, bet katrā ziņā esmu pārliecināts, ka arī šīs uzņēmēju padomas un kopā nākšana ir vajadzīga. Un lieliem uzņēmējiem jārāda piemērs mazajiem, jādalās ar savu pieredzi, ar savu stāstu. Un tā kā tas ir burtiski tā viņu arī... Cik jums te labi? Jā. Zupiņa nav uzvārīta? Vēl nav. Un ausekla uzsāk? Ausekla lasām, un stāstām arī... Ka nepaņēmu lielo aparātu līdzi, ka nobildēt. Mums jau te fotogrāfi pietiek. Ko te jūs šito tagad reklamējat? Auseklim? Ja?
Būs Auseklī, jūs arī būsiet tikus Auseklī, un internetā būsiet tikus. Citu arī uz lielsēdi jāņem savus krūzītes līdzi, jā? Jā, uz lielsēdi ņemiet līdzi lūdzu savus krūzītes. Būs tēja, būs, jā. Man bija tā ķecerīga doma, bet es nezinu, vai tur to īstenošu vai nē, bet varbūt kādu jāra zupiņu uztaisīt. Ui, nekas. Nedz izskrit ārā, tas viņš bremzēja. Un... Jā. Tā tad 1. februārī šeit 1. būs februārī, jā. ziemas peldētājiem pasākums lielsēde. Jā, tas būs jau 5. gadu, 5. reizi. Mēs pulcēsim, viens var teikt, jā, rūdīšanās entuziastus un ziemas peldētājus, bet es aicinātu arī ikvienu vispār interesantu. Kaut vai pat tīri atnākt un apskatīties tiem, kuriem ir bail no augstuma un kas pie -5 grādiem no mājas neiet ārā. Gan jau, ka tāda mums novadā nav. Bet arī tīri vienkārši kaut vai pat vienkārši paskatīties un pašam ar acīm redzēt, ka tas ir iespējams. Un arī man no pirms gadiem nieka 10, un drusku vairāk gan, kad es kādreiz tur redzēju vienu vīru, bija, nezinu, ārā bija pat īstenībā kaut kas ap 0 vai pat drusku, nezinu, 5 grādi. Un viņš staigāja šortos un tēkraklā, man likās, kā tas vispār iespējams, un tas taču nav iespējams. Es tur jau ar šalli un tur cepuri, un jo viss taču saka, ir augsts, uzvelciet šalli un cepuri. Un tagad, jā, es varu pie -15 grādiem, jā, tur skriet šortos tēkraklā, un, protams, cimdu un cepuri gan. Un vispār nekādu kreņķi, un tad tu saproti, jā, ka arī tā personīgā pieredze var mainīties, un kaut arī tāpēc, mēs pat vairāk aicinātu atnākt tos, kas vienkārši grib paskatīties, jā. Starp citu, es šito apstiprinu, ir interesanti paskatīties. Pāris reizes esmu tā kā bijusi, ka vienkārši te pabūt kopā ar tādu atmosfēru foršu. Jā, viens ir atmosfēra, bet arī... Ļoti pozitīvi šajā pasākumā. Izstāst, labi, lielsēde atnāks paies, ko tu vēl šogad darīsi? Jo tu visu kaut ko tu pārgājiens, organizē cilvēkus, uzņem pie sevis saimniecībā, rādi un stāsti, un visiem patīk, es tās dzirdējis. Labs atsauksmes. Paldies! Kas man šogad ir paredzēts? Tā pa lielām man ir paredzēts nostiprināt manā saimniecībā, saimniecisko darbību, proti gan manu raidkopību, biškopību. Tas no vienas puses, no otras puses, no tādām aktivitātēm, no tādām pilsētas vai novada līmenī ir tātad lielsēde, 1. februāris. Tad mums būs arī Limbažu triatlons, ko mēs šogad arī organizēsim un jau var sākt trenēties. Tas ir, kas saka, sporta disciplīna, kur laicīgi jātrenējās ir. Bet tā arī ļoti, ļoti labā atmosfērā un šis te fiziskais ieguvums. Un tas tāds, ja kāds vispār par to domā, tad arī ļaujieties tādam aicinājumam. Tā arī tepat notiek. Tāpat, jā, gan Pludmale ezerā peldam. Kontrolētā un drošā veidā braucam ar riteni, tepat arī skrienam, tā kā tā ir tāda arī forša kopības sajūta vasaras vidū. Es personīgi pie sevis saimniecībā uzņēmu cilvēkus, dažādas grupas, kas saka, no bērndārziniekiem līdz aktīviem senioriem. Mēs piedāvājam ekskursijas dravā, pārgājienas arī bērniem, šīs ekskursijas dravā, medus degustācijas un sveču meistarklases. Īpaši bērniem es mēģinu viņus arī sasaistīt ar kaut kādām aktivitātēm dabā, un es savu kaut kādu pat, teiksim, tādu zemesarga pieredzi no vienas puses, no otras puses arī kaut kādas fiziskās aktivitātes un tādas apzinātības tādas mazas piemēriņas pat arī maziem bērniem, kur, piemēram, mēs ejam uz mežu taisīt ugunskura, un mēs ejam ar kaut kādu posmu ar aizvērtām acīm. Lai bērni nejūt pa to ceļu, viņi saka, tagad es jums saku, tik līdz jūs jutīsiet augsto zāli, tad jūs sapratīsiet, esat novirzījušies no ceļa, jā? Un kaut kāds vai arī tagad ejam ar atpakaļgaitā pa to pašu ceļu vai vēl kaut kā. Tā kā es mēģinu maksimāli... Tā kā uzņems pie sevis, jā. Tev jāpiesakās pie tevis, tad var tā kā... Jā, tas ir, mums arī šogad taps Paldižiem mājaslapa. Tāpat es organizēju tādas novadpētnieciskas ekskursijas pa mūsu apvidu, popularizējot mūsu lībisko mantojumu un buļmužu senkapus, bet arī tur es lieku, teiksim, tāds arī, piemēram, šīs apzinātās fotogrāfijas prakses iekšā un vēl kaut ko, tad padarīt to pasākumu tādu bagātīgāku. Vēl kaut kas? Vēl kaut kas, jā, šis te fotokurs, kas būs ar februāru Limbažu fotoklubā. Nodarbības prakses pie mums, meistarklases, vakariņas noteikti būs, pusdienas vakariņas mēs organizēsim. Mums pagājuši gadu ļoti labi aizgāja vakariņas ar jēru. Un, jā, palikšana pie mums Kūts augšā.
Jā, sienu gubā droši vien mēs Opa. uztaisīsim šogad, jā, un mums būs arī melnā pirts, jā, dompirts, melnā pirts. Man arī pirts lietas nav svešas, un tā kā es mēģināšu to pirti arī kaut kā tur kombinēt, varbūt arī ar vēl kaut ko, tā kā kaut kādas koka meistara klases, un viena no tēmām ir, es mēģināšu uzrunāt īpaši vīrus, tādai vīru kopā būšanai, kas man liekas ļoti svarīgi, un daudz, ko tas jau, protams, notiek šīs vīru grupas, un tā kā šos te, jā, to vīru enerģiju kopā likt un kaut kā dot arī savus zināšanas nodot. Tā kā plānu ir daudz, īstenosies tas, kam ir jāīstenojas. Un rudenī, tā skaitā skolā, atkal noteikti būs Eiropas medus brokastis, kur iesim un skolā stāstīsim bērniem par medu, par bitēm. Un viena no manam iecerējiem arī vēl tagad pavasarī varbūt doties uz skolām, to piedāvāt gan kā tādu komerc pasākumu, kur mēs tātad bērniem stāstīšu un došu degustēt medu, ziedputekšņus, ņemsim koka mazus klucīšus vai tādas koka ripiņas un ar mūsu koka ripiņas apstrādāsim ar mūsu bišu vasku un iesmērēsim tās ar mūsu aitu vilnu. Vai dieniņās? Jā, un Interesanti. jā, paralēli taisot arī tās pašas sveces no tādiem 50. gadiem taisītiem liniem, to pašu deglīti. Ja, tā kā, es mēģinu veidot tā kā kaut ko tādu interesantu. Un pieaugušiem un arī ar ģimenēm droši vien ir iespēja šo te pie tevis. Jā, protams, arī pie Jā, manis grupām, vasarā, jā, šobrīd jā. vasarā, nakšņošanas iespējas pa ziemu mums vēl nav. Es ceru, ka būs jau uz nākamo rudeni. Varēs arī pie mums tādām arī, jo mums sezona beidzās oktobrī, bet es kā arī šobrīd rakstu esmu uzrakstījis līderu projektu, gaidu atbildi, lai arī šo te turismu sezonu un viesošanos pie mums varētu pagarināt arī uz ziemu sezonu. Jā. Tas tā visumā arī viss.